Nu, ko, draugi, sveiciens pavasarī. Apsveic visus ar futbola atgriešanos. Un tas ir iemesls, kāpēc tāds no Zanimo, tikko ielaidām gaming rumā cilvēks, dodos uz LNK sporta parku. Jā, protams, ka es jau šogad tur esmu bijis, jo ir atsācis PPK treniņš, bet šodien ir mazais skaistumiņš. Latvijas superkaus, kur cīnās Riga FC kā Latvijas kausa ieguvējs, un RFS. RFS cīnās kā virslīgas čempions, tāda pirmssezonas lielā spēles sezona, arī jau pavisam drīz. Varbūt ierakstiet komentāros reiz, kā jūs vērtējat šo pasākumu, vai jums šķiet, ka superkaus vispār vajag. Un es atkal gaidu savus šoferus un dodos uz LNK, brauc ar mani. Ko man ir savākuši? Kāds jau teiks, tā, ka vai šis kungs, kad esmu RFS pusē, nē, esmu par labu futbolu. Tu esi par Simo, tur esi par Simo vēl Karis. Par Simo, nu jau man visur ir čāmi. Pagāt, es pieturēšu tulīt kā pārā. Šeit rekur visu durvis. Ko es gribēju teikt, šodien liela diena arī Pauļs saka, viņš ir rītīgi priecīgs, futbols atgriežas. Varbūt tās skatoties uz ceļa, ja, pāris vārdiem, kā jums gāja nometnē vispār, kā tur vai komanda ir gatava, un kā tu vērtē varbūt superkaus kā sacensības, jeb mazo turnīru spēli vienu pirms sezonas? Daudz jautājumu tev vienā, vispirms es teikšu futbols coming home, tātad futbols atgriežas tur, kur tam arī ir jābūt, LNK sporta parkā, labākā vieta Latvijā, kur spēlēt futbolu, bez jautājumiem. Par nometni viss kārtībā, labi pretinieki, man liekas, laba nometne, kas ir baigi svarīga, īstenībā bez traumām. Neviena nopietnas trauma nav, protams, kaut kāds sīkas traumiņas, dažs labs bija apslims nometnē, bet tas tiešām redz gadījums, kad principā viss sagatavošanās posms bez tādām ļoti lielām traumām. Nu, protams, varbūt Gaučis tāds nopietnāks savainojums, bet arī tur nav nekas tik traks, un cerams, ka viņu mēs jau gana drīz arī redzēsim laukumā. Tā kā kopumā pozitīva nometne. Labi pretinieki šogad tiešām, es domāju, laikam spēcīgākie pretinieki, kas ir bijuši nometnēs. Un tagad atkal vienkārši nedēļa šeit pierast pie laukuma. Un par pašu superkausu es domāju, ka super. Es esmu daudz gadus jau visiem vienmēr teicis, tas ir absurds, ka mums nav superkausa, jo tas ir laba iespēja uztaisīt foršu sezonas ievadu. Tikai, protams, ka tas ir jāorganizē laicīgi, lai klubi zinātu, varētu gatavoties un galu galā, lai var pasūtīt specializētu foršu kausu, lai federācija var parūpēties par lēdiem, lai var parūpēties par reklāmām, par visu. Teiksim tā, lai tas futbols ir tāds, kādam tam arī jābūt. Un es domāju, ka tu paziņo 2 nedēļas pirms sākuma. Un, protams, ka tu nevari varbūt uzrīkot tik foršus svētkus un tik ļoti to visu noreklamēt, parūpēties par krūtām translācijām un tā tālāk, kā varbūt, ja tu varētu to plānot 4 mēnešus iepriekš. Bet, es domāju, katrā ziņā, jebkurā gadījumā būs forši svētki uz nākotni. Es domāju, ka arī federācija noteikti sapratīs varbūt, ka tādas lietas jāorganizē ātrāk, un katrā ziņā es vērtēju tikai pozitīvi un piekrītu Morozam, kurš teica, ka jau 3-4 gadus viņš par to runā, ka tam superkausam ir jābūt. Tā ir papildus trofeja, forša sezonas ievads, un kādēļ te nevar kļūt par tādiem foršiem, skaistiem futbola svētkiem katru gadu, kurā spēlē 2 labas komandas. Nu, Arkādī! Laipni lūgts apakaļ Latvijas futbola sezonā. Es jau biju 23. februārī, tā kā man šī būs otrā spēle LNK sporta parkā šogad jau. Kāds tavs domas par superkaus kā tādu, un kādas šodien var būt emocijas, un ko tu saki, kas varētu būt šodien? Par emocijām īstenībā diezgan grūti saprast, kādas varētu būt, jo superkaus manā dzīvē tas būs pirmais, Edmundam otrais, jo viņš bija Daugavpilī tajā slavenajā spēlē starp Skonto dublieriem un Daugavpils Daugavu. Bet protams, ka forši, protams, pozitīvi, jo visā Eiropā spēlē superkausu. Mēs bijām vieni no retiem, ja ne vispār vienīgie, kuriem nebija savu superkausu. Tagad mums ir, cerams, ka regulāri. Neskatoties, kad mēs braucām uz šejienu RFS darbinieku mašīnā, kurš šeit uzvarēs? Es domāju, RFS šobrīd ir labāk sagatavota sezonai. Bija arī starpposms Turcijā, RFS, var teikt, stabilāks, nebija traumēto, atšķirībā no Riga, kur bija jāspēlē Jurkovskim un Iļinam aizsardzības centrā atsevišķās spēlēs. Kā RFS ir favorīti manā izpratnē šodien. Nu, brāl, kā tev pavasaris? Visi izlīduši no mīgas ārā. Labrīt! Kāds tavs domas par superkausu? Cilvēkiem jautāju, īstenībā kādu laiku nebijis pasākums, tāds atkal atsācies. Kādas tev domas? Vajag, nevajag? Nē, ja ir šitādi laikapstākļi, tad vajag. Pasies, man ir arī jau vasaras kediņas, Rīgas superkausa krāsās, tas darba kedis. Pasies tādā laikā, bērniem būs atrakcijas, būs vēl forši, pasies mērķis jau arī jaunākais mērķis abām komandām. Forši kick-offs starts ir, reku pasies. Jā.
Man liekas, brīnišķīgi, visi smaidīgi, izlīduši no savām malām ārā, un tūlīt sākās arī virslīgas sezona. Man liekas, ka tāds simbolisks, labs starts. Nu, Krīša, liels aizdīta, laikam, pirmssezonas sagatavošanās, jo tu esi skaisti brūns, nevis tā kā es. Kā vispār gāja un īsumā? Kā parasti īstenībā. Tas ir brokastis, treniņš, darbs un gulēt. Man gan visur, kur skatījos arī jūsu materiālos komandas, ka visi baigi slavēja, ka šogad ir kaut kāda savādāka sajūta, šķiet visi bišķiņi kārtīgāk, es nezinu, kā to pateikt, ja es nemaldos, Šen Mordijs to teica vienā sarunā, kad ir tāda sajūta, ka ir kaut kā vēl krūtāk nekā parasti. Es neteiktu, ka kārtīgāk, bet tas, ko mēs visi laikam jūtām, ne tikai spēlētāji, kaut kā ātrāk paskrēja. Bišķiņi vieglāk, bez tāda liela saspringuma. Kā jaunais treneris, ņemot vērā, ka jūs nozagāt manu audzes treneri, manu skaisto foršo Sīmo, manu čomu, kā treneris, kā cilvēks varbūt tās, ne tikai kā spēlētājs. Es tieši tāpēc atbraucu, lai atvainotos pirmkārt tev, ka mēs tomēr savācām Sīmo. Bet jā, tas bija tas, par ko es tieši gribēju teikt. Kāpēc bija tā ātrāk paskrēja laikam, ka tās ir tās Sīmo tās kvalitātes. Un, kā cilvēks ļoti spēcīgs, un es domāju, ka arī kā treneris. Un tagad tīrākā provokācija, ņemot vērā, kad es to varu, vai ir iespēja, ka jums tāds ir tik foršs treneris, kurš man pazīst, es varbūt uz kādu spēli, es uz kādu spēli varbūt varēšu ielavīties kaut kur mazliet tuvāk, jums kaut ko iefilmēt vai iebildēt. Ne daudz, bet varbūt kādu vienu sezonā, redzot, kā sezona ies, protams, lai tas nerada lieku stresu. Jā. Es domāju, ka šogad tev ir nedaudz lielāka cerība. Super! Pagaidām izņēma vestīti, izņēma visu, emocijas ritīgi super, liels prieks satikt čaļus, spēlētājus, ļoti viss pozitīvi. Un tā diena ar tā saulīti palīdz, un tā kā es domāju, būs ritīgi forši. Man ten daudz jautāja, kāds ir mans domas, ka šodien uzvarēs likt kā uz RFS, jo es domāju, ka Rīgā ir kaut kādi traumētie, bet, ja godīgi, laikam šobrīd es saku, kad 50-50 parunāju bišķiņu ar Rīgas cilvēkiem, teica, ka nav nemazām tie traumētie, tas pirmssezonā viņi tur pamiksēja, tās normāli. Tā kā redzēsim, kas būs, un pamēģināsim vēl kādu noķert parunāties. Mēs esam noķēruši Gintu, lielo RFS fanu kustības vadītāju, ja tā var teikt. Varbūt tās pastāsti, kas jums mainās šajā sezonā, ar ko jūs būsiet labāk, sliktāk vai vēl kaut ko, un kādas atraktivitātes, un kurā vietā ir paslēpta pirotehnika? Jā, tad atbild uz pirmo jautājumu. Tātad, vai mēs būsim labāki? Jā, mēs būsim labāki, jo mēs esam ieviesuši stingras biedru naudas. Un, cik tā būtu? 60 eiro nav daudz, bet obligātā maksa, lai saņemtu gan iespējas, ko mēs piedāvājam, kas ir gan izbraukumi, gan vispārējais. Tas ir ļoti maz, bet ar kaut ko ir jāsāk. Un mēs rēķinām, ka mēs aptuveni 4000 eiro dabūsim, lai mēs varam kaut ko darīt viņiem. Tas ir pirmais. Otrkārt, mēs būsim ļoti savādāk izskata ziņā sektorā. Šobrīd vēl ne. Mēs vēl neesam gatavi, bet droši vien pirmo mājas spēli 15. martā mēs būsim visi melnā. Mums būs jauns merch, Riverside Lions un RFS. Tātad mēs bišķi gatavojamies. Tas vēl tā spoilojam nedaudz, bet pirmajā mājas spēlē viss būs. Tas ir jaunais, un plānojam būt arī, es domāju, kad arī ar foršākiem saukļiem un dziesmām, jo, jāsaka tā, ka saukļi ļoti maz palikuši, ir pāris jaunas dziesmas, arī dzirdēsiet to šodien. Tas ir foršais, un par pirotehniku, tas ir slēptais noslēpums, kā saka, par to vēl nerunā. Pirms sezonas tu teici, ka interesējies par kamerām, tehnikām, jo teici, ka varētu būt kaut kāds saturs, kaut kas tāds. Jā, pareizi, jā, šodien mēs arī kaut ko vlogojam. Kur ir kamera, nezinu, kur aizmugurē, tā kā būs. Tā ir profesionāla vlogera ideja, kur ir man kamera, es nezinu, kur ir kamera. Jā. Es jau nevaru šeit, ka ir vlogera, reku staigā vlogera, tā kā viss kārtībā, mums būs saturs, jā, no mājas spēlām lielākajām un izbraukuma lielākajām spēlām. Kur šodien uzvarēs? Kur jautā man? RFS. Pēc spēles parunāsim vēlreiz ar viņu. Mierīgi. Man te Edmunds nāk un priecājas un stāst par kādiem robotiem, bet tiem mums neinteresē. Nē, tas būs ļoti interesanti klausies. Suns robots izvedīs bumbu pirms spēles un pacelsies uz pakaļ ķepiņām pirms Latvijas himnas. Es varēju vienkārši iznest bumbu un būt faktiski tas pats. Bet kurš šodien uzvar un kāds tavs domas par Superkausu? Es domāju, ka RFS uzvarēs, jo tomēr tā stabilitāte, es vienmēr ticu stabilitāte un ilglaicīgam darbam. Kaut gan šoziem arī Rīga strādājusi stabili un sastāvs gan arī tas pats, bet ja paskaitāt to kopējo stabilitātes vēsturi,
vēsturi, tad RFS ir 3-4 gadi, Rīga varbūt 1,5-2 gadi, tā kā tāpatās es lieku uz ilglaicību. Kāds tavs domas par superkausu kā tādu? Viņu vajag, nevajag, ir forši, neforši? 100% vajag, tikai lai nav kā klaunāde, ka vienu gadu ir, otru gadu nav. Uzsniga sniegs, tad nebūs, ja? Lai ir katru gadu. Ja ir slikts laiks, tad jātaisa hallē, bet lai ir katru gadu, lai ir tradīcija, noteikti, ka vajag. Kā mēs redzam, komandas jau iesildās, viss notiek, rītīgi forša atmosfēra. Kāds sunīts iznesīs, robotsuns iznesīs bumbu. Bet, jā. Nu ko, pirmais puslaiks ir beidzies, rezultāts 1-0, Žigi iesit rītīgs muks vārds. Nu, kā var teikt, muks īstenībā tie bija rītīgi tāds, kā saka, sūdiņš, bet ielidoja un apsveicam RFS ir vadībā 1-0 superkausā. Vēl pats, kas vēl tāda agresīva spēle. Jā, kāpēc es nefilmēju tik daudz, protams, tāpēc, kad ilgi nav futbols filmēts, fočēts, maksimāli cenšos bildes taisīt un ar lielo kameru strādāt, līdz ar to baigie momenti nav, bet ir tīri seksīgi. Patīk tā atmosfēra, patīk agresivitātes, divas ļoti stipras komandas. Redzēsim, kurš uzvarēs. No ko rīt? 57. minūte. Rītī forši, gaiši, forši viss notiekās, man patīk. Magendā vārti, tīri forši aizskrēja un rezultāts jau 1-1. 73. minūte sāksies, līdz ar to noteikti būs interesanti. Ko 90 minūtes, tāds ir sācies kompensācijas laiks, 5 minūtes, kad minūte pagāja, nomainīja, izlaida Paulu Steinboru ar visticamāk tīri, lai uz pendelītēm. Jo jā, te nav papildu laiks, šeit ir kompensācijas laiks un uzreiz pēc pendels. Tā kā būs inčīgi. Nu ko pendels, pagaidām izskatās, ka Rīga ir normāla vadībā. Vai nu tagad Steinbors atsit, vai nu Rīga ir iegūst. Kas tur notiek, draugies? Taču, kas tur notiek? Teicu, ka paši izvilks vēl vienu un šis izvilk vēl vienu. Nē, reāli. Nu ko, varam apsveikt Rīgu? Jāapsveic Rīga, jāapsveic Matrevits, Seiviņš, ļoti labi spēle, tā atmosfēra, arī emocijas. Žēl noteikti ar Feščeļu, žēl noteikti ir arī Steinbors. Steinbors izvilkuši 3, vai pat vairāk, un darīja visu, lai viņi komanda tiešām katrai 2 taisnes ganās. Nu ko apsveicu? Paldies! Tu tāds normāls brokīt ar vārtos bija.
izvilkt pat beigās. Kāds sajūts? Forši, protams, jā, ir emocijas ļoti labas pirms sezonas noķert tajā pirmajā spēlē. Zin kā, es domāju, ka arī vienmēr tā pirmā spēle ir nervoza bišķīt. Un tad, kad mēs esam uzvarējuši RFS un parādījuši, ka mēs varam par viņiem spēlēt un nogriežam ļoti labi, mums būs tiešām vieglāk arī čempionāta sākumā. Es domāju, mēs uzreiz 100%.